ļoti radošs cilvēks, un tas ir Johans Danovs, ja? Un sveiki, Johan, un es gribētu par tevi kaut ko vairāk uzzināt. Jā, es gribētu teikt, kad, manuprāt, teiksim, šī vakara saruna ir saistīta no vienas puses ar tiem notikumiem, kuri šodien ir ļoti, kā saka, skaļi izskanējuši, tas ir ar barikādiem. Un līdz ar to šīs barikāžu atskaņas vēl mani rosināja pieskarties šai tēmai, vēsturiskai tēmai drusku plašāk. Ne jau tikai barikāds, bet šī Latvijas rašanās process un kā Latvijai ir gājis un kā viņi ir izveidojusies lūzuma brīžos, arī ne šinī te lūzuma brīdī, kad izjūt Padomu Savienību, bet tanī lūzuma brīdī, kad sākās iepriekšējais pasaules karš, kā Latvija pārveidojās, Latvijas dzīve, Latvijas cilvēku domas un darbi, tieši tanī periodā, kur vēl nebija sācies karš. Tie ir 30. gadi, tas ir Ulmaņa laiks, un pirms Ulmaņa laika periods, par kuru cilvēki tikpat kā nezina neko. Un ja zina, tad viņi zina apmēram tikpat, kā mēs zinājām par Salaspils nometni, kurā es biju vakar uz šo grāmatas atklāšanu, par Salaspils nometni, kur ir tik daudz vēstures falsifikācijas bijuši par to, ka tur ir miljoniem cilvēki gājuši bojā, ka tagad pēc aktiem ir, es neatceros precīzi cifru, tur ir kādi 30-40 tūkstoši gājuši cauri tai nometnē, un padomi, teiksim, historiologi un tā tālāk, viņi ir teikuši, ka tur miljoniem cilvēki ir zaudējuši savu dzīvību. Tas ir galīgs blefs un galīgs muļķības, un cik ilgi var pastāvēt šāds uzskats, nav tālu jāmeklē, kā cilvēki Ulmaņa laiku uzskata par zelta laikmetu un partiju laiku par to bēdīgāko draņķu laiku. Nu, lūk, tā ir viena vēsturiska nelaime, kad atklājās tikai tad, kad pēdējie liecinieki ir miruši, tad no sāk meklēt un rakņāt. Un man šodien ir vēlēšanās, es meklēju cilvēkus, kas ir manā vecumā, kas ir pieredzējuši tos laikus, un drusku parakstīt viņu atmiņas par to periodu, pa kuru šīs dienas cilvēki, nu nezinu, absolūti nekā. Tas ir pirms Ulmaņa laika un Ulmaņa laika tās pozitīvās, negatīvās atmiņas. Jā, Johan, kurā gadā tad tu īsti esi dzimis? Jā? 24. gadā. Jā. Un man bija tā, varbūt atgriežoties, es nekautrējoties, esmu parasti savu biografiju ļoti īsi koncentrēt mēģinājis pastāstīt. Bērnība man bija ļoti bagātos apstākļos, un mana ģimene bija, varētu teikt, Rīgas inteliģences tanī augšējā slānī, kur varētu teikt, nu, aristokrātija tā nebija, jo latvieši neteica aristokrātija, inteliģence. Inteliģence aprindās, kurā grozījās latvieši, krievi, žīdi, vācieši, viss bija ņigu, līdz Ulmanim. Un tad vēl, kā saka, tas vēl bija partijas laikos, mūsu ģimene zaudēja visus savus, kā saka, bagātību krīzes laikā, un mēs kļuvām nabagi. Kā saka, vienas dienas laikā, un tad man bija apmēram ap 7, 8 gadi. 29. gads, 24. un 5 gadi tev bija. Ne, sākās krīze 29. gadā. Tas trieciens mums bija vēlāk, 20. Bija... Nu jā, nu vai es saku, tas krīzes laiks sākās 1929. Jā, bet viņš jau ilga līdz 34. gadam, var teikt, jā. Jā. Nu, un
Tad mana pieredze bija tāda, kad tas arī mans raksturs. Es biju vienmēr ļoti patstāvīgs, centos pats kaut ko darīt, kā mazs puika, es jau salīgu ganos. Gāju pa vasaru ganos, vēlāk pa puspuis. Un otrkārt, pēc pamatskolas beigšanas, kur es nesekmīgi nobeidzu, vienkārši slimības dēļ, netiku ģimnāzijā. Johadi, nāvīgi augsts palika. Jā, tikko tanī sāku strādāt pa mācekli Žīdu radio uzņēmumā tādā nelielā. Un līdz tādā sakarībā es esmu redzējis gan dzīvi no augšas perspektīvas, kad viss tika piekops, apkops un gultas nekad es neesmu klājis mūžā, un zābaks bija, kas spodrina, bija un tā tālāk. Tad nonāca pie tā, kad pašam viss bija jāizdara, pašam bija sevi jāapkop. Un tā kā es neesmu no tiem aristokrātiem, kurš nav redzējis dzīves ēnas puses. Un tieši tas, kad tanī laikā Latvijā pirms partijas laika, pirms Ulmaņa, es jau gāju ganos, bija petroleja, nebija elektrība, es biju mežsarga mājā, kurā kā vienīgajam tuvumā bija telefons, un kāda ritēja tā dzīve. Es varu teikt fantastiski, labestīgi. Pie saimnieka bija viena kalpone. Nebija tā kungu kalpa attiecība. Bija visi kā viena ģimene un dzīvoja labi. Atbrauca vienreiz pa nedēļu, atbrauca Žīts ar saviem ratiem, tā viņam iedeva tur zirgu astras, no viņa kakao var katpunžu, un viss tika apmainīts tīrā bartera veidā. Un dzīvoja nost. Nebija nekāda, varētu teikt, stresa. Jā. Nebija tanī laikā bezdarbnieka. Tās ir diezgan lielas blēņas, kur Vilis Lācis tur apraksta. Tāda sistēma kā bezdarbnieki nebija, jo ieveda no Polijas strādniekus. Nebija uz lauku pietiekoši cilvēki, kas strādā. Un ja bija bezdarbnieki, tā kā šitie te, ko mēs saucam bomži, kas Daugavmalā. Daugavmalas džoņi, jā. Jā, džoņi, kuriem uz zols bija uzrakstīts bez lata netraucēt. Bez 10 latu vai bez 10 vai bez 5 latu netraucēt. Jā. Nu, lūk, bet savādāk tieši šāda sistēma nebija. Tad, kad es pie Leiboviča strādāju, es gāju uz mājām ierīkot antenas pie strādniekiem. Un pie strādnieku, kaut gan mana māte jau tanī laikā bija paņēmusi kredīts un nezinu kaut ko, un viņai bija viens no elegantākajiem modes saloniem Rīgā. Viņai bija lielas rūpes man nopirkt bikses, kurš jau es biju novalkāts. Un gāju pie strādniekiem. Strādniekiem bija radio. Mūsu mājās radio nevarēja atļauties. Bija gan telefons, jo telefons bija vajadzīgs, kā saka, biznesam. Jā. Un tā kā redzēju, kā dzīvo strādnieki, biju Maskačkā, Maskavas Forštatē, arī strādnieki dzīvokļus. Jā, viņiem attei bija sētā, pēc ūdens viņi gāja sētā, bet bija viens vīrietis strādāja un mājās sieva ar bērnu dzīvoja, viņš varēja viens pats strādnieks būdams nopelnīt ģimenei naudu. Uzturīt. Bija fantastika. Un tā kā šodien jāiet ir. Otrkārt, bija runa par to, kad bērndārzā gāja tikai pārtikušie. Tad, kad mēs bijām bagāti, es gāju franču bērndārzā un 5 gadu vecumā franču bērndārzā iemācījos lasīt. Pirmā valoda, kurā es iemācījos lasīt, bija franču. Un bērndārs bija kaut kas liels luksus. Jo bērnu dārza maksāja dārgi, bija ar laikam pilsētai kaut kāda bērndārs, bet es nezinu par to, kā partija laikos bija tie parādījās tie bērndārzi un viss tā sistēma jau Ulmaņa laikā. Sākās šitā socializācija, kad sāka sievietes
iet strādāt, un viņi nevarēja vairs ar to vienu audziņu iztikt, un lai gribēja pie kaut kāds rocības tikt, tad strādāja abi divi, un tad varēja iedot bērnu dārzā, bija pilsētas bērnu dārza, laikam bija bezmaksas, ja vismaz bija arī lēti. Bet bija pilnīgi cits dzīves stils. Un otrkārt, galvenais, ko es gribu vēlreiz atgādināt, kad es kā bijušais vācbaltietis, gribu paust vienu lietu, kad šī naidīgā attieksme pret vācbaltiešiem parādījās tikai Ulmaņa laikā, un līdz tam viņa bija drusku savādāk, bija tas īpatnējais gājiens, kad Latvijas parlamentā vācbaltieši bija nesalīdzinām vairāk nekā viņa procentuālais sastāvs. Latvijā bija tikai 3% vācbaltiešu. Bet Latvijas saimā bija kaut kur, es nemaldos, es baidos kļūdīties, bet bija laikam ap 20, jau 18 vācbaltieši. Kāpēc? Tāpēc, ka viņiem bija tās korporatīvās saites, kuras viņiem pārmet. Lūk, jo viņi bija visi ar lielu izglītības cenzu. Nerunājot par to, ka bija tikpat pa sevi saprotams, tāpat kā Latvijas inteliģents aprindās, kad bērni gāja ģimnāzijā, nerunājot par to, kad dabīgi, kad pamatskola tika nobeigta, un ja ne, tad varbūt kādā mākslas skolā, ja kaut kur vēl, bet lielāko daļu visi bija ģimnāziju beigušie, Latvijas inteliģents. Un vācbaltiešu, principā, visu vācbaltiešu kopums bija ar labu izglītību, un līdz ar to viņu tās saistes, ko viņiem pierakst kā korporatīvās, jo viņi jau sastāvēja korporācijās. Latvieši arī sastāvēja korporācijās, bet latviešu korporācijas viena ar otru nebija draudzīgas. Karoja pat. Jā, viņi savstarpēji karoja, bet vācu korporācijas bija kā viens zirga zobs, un viņi savstarpēji visas viņu intereses, viņi spēja saimā panākt sev labvēlīgs. Vienkārši tāpēc, ka viņiem bija korporatīvās saites. Organizācija, jā. Jā, un to sauc par korporatīvām saitēm, kur neformālā veidā viņi ir sasaistīti, viņi apmainās ar informāciju un risina jautājumus kopīgo interešu labā. Un latvieši tam laikā, kā saka, cik latvieši tik partijas, tā nebija nozīme, jo tam laikā partija jau nebija obligāti nosacījums starpēt parlamentai. Varēja starpēt atsevišķi individi, bet arī tie atsevišķie individi, visi pie tiem fricīšiem, visi gāja kā viens zāģa zobs kopā. Un šīs korporatīvās saites savā ziņā ir saredzamas šodien. Ka šodien jau tieši šīs korporatīvās saites ir tās, kuras garantēja visiem tiem Padomju Savienības nomenklaturas darbiniekiem pāriet jaunā kvalitātē, jaunajā Latvijā. Un tik valdībā. Jā, un viņi, es baidos teikt, bet ja mēs paskatīsimies pakaļ, tad jūs variet atrast šīs korporatīvās saites. Vai no tēvs, vai no onkuls, vai kāds no viņiem. Es nezinu, varbūt ir kāds izņēmuma gadījums, jo tikai izņēmums var atrast litumu. Varbūt kaut kāds, kā vācieši saka, Außenseiters ir iekļūs ar tanī skaitā. Bet tie Außenseiteri ļoti ātri izkrīt ārā. Ir tāds Lapsa, laikam, Vidvuds Lapsa. Ārkārtīgi interesants cilvēks ar gaišu skatījumu uz visiem jautājumiem. Viņš augstākā padomē bija ticis. Bet cauri ar viņu, viņš sēž tukumā un viņš ir izdevis kaut kādu blogu un tā tālāk, un viņam ir ļoti cilvēcīgi un pareizi skatījumu uz to, kas šodien notiek, un viņš cīnās ar to, kā viens pats. Tas ir noteikti izkrits ārā, tas nebija nomenklatūrā, tiešām viņš arī nebija. Jā. Bet tie nenomenklatūrnieki ir
tie netiek vienkārši pieņemti. Viņi tiek, kā saka, bioloģiskā atgrūšana pret viņiem. Tas ir fantastiski. Un to man nebija sevišķi tieksme, man nevajadzēja kaut kādu posteni. Es samērā labi biju iekārtojis savu dzīvi, gan materiālā ziņā. Sadarbībā ar Austriju un Vāciju man bija, kā šodien saka, projekti, no kuriem es tīri labi nopelnēju, un man nebija vajadzīga tā saima. Es pat biju nodibinājis savu partiju, un tā liberālā partija vairāk kā tāda poga pie vestes, bet lieta ir tāda, kad es necentos arī tikt, jo es jūtu, ka tā nav mana vide, un paldies Dievam, jo tādā vidē nonākot cilvēks jau zaudēja redzi. Viņš vairs neredz, ko viņa darbība dara tautai. Un to nedrīkst redzēt. Saimā visiem ir aizklapēt šitās klapas, bet es atkal iemaldījos, es negribu runāt par šodien, es gribu runāt par to vēsturi. Un tas ir tik traki, kad šī interese par patieso Latviju, pirmskad Latviju, kurai bija visaugstākais dzīves līmenis Eiropā, ja rēķina dzīves līmeņi no tā, cik cilvēkiem ir vidējā izglītība, vislielākais studentu skaits, man šķiet visā pasaulē uz cilvēku skaitu, ģimnazistu beigušo arī vislielākais skaits, un Latvijā pilnīgi sevi nodrošināja ar pārtiku un pirmās nepieciešamības precēm. Latvija varēja iztikt arī bez Eiropas. Vajadzēja dzelzi, vajadzēja kaut kāds mašīnas un tā tālāk, bet viņa varēja iztikt. Jā, tā ir. Un tātad es aicinu vienkārši cilvēkus, kad ir iespējams paskatīties, gan vecās avīzes palasīt, gan papētīt kaut ko un mēģināt no tiem vēl esošajiem dzīvajiem, lai viņi pastāsta, kā viņi ir dzīvojuši tādā laikā. Tā ir tas jautājums, nedzīvoja bagātīgi, bet dzīvoja normāli, labu, pilnasenīgu dzīvi. Sportoja, un jau tanī laikā latviešu sports spīdēja pasaulē. Vēl runājot par soļotājiem, šķēpametējiem. Nerunāsim par tādu lietu kā basketbols, tas bija pēdējā laikā arī tāda nākla, bet... Jā, bet latvieši sportoja, viņi neklīda pa visādiem pabiem un visu pārējie, tā kā Minšenē šis alus dzeršanas svētki. Nebija Latvijā. Bija zaļumbalas. Zaļumbalas bija foršas. Es kā tāds puika gāju un gadījās, ka kāds sakāvās. Arī tas gadījās. Bet nebija piedzērušu pļēguru nebija. Nezinu. Viss bija mēreni. Un vēl vienu lietu, ko vajag atcerēties, ka Latvija visā savā attīstības periodā, ko mēs zinām vēsturiski, kā bija pirms krustneša ienākšanas, mums ziņas tepat kā nav. Arheoloģiskie pētījumi ļoti maz dod liecību, bet to, kad Latvija visu šo 1000 gadu laikā, ko mēs tagad varam apmēram skaitīt, nav nekādu pazīmi, ka te būtu bijuši tāds drausmīgs stāvoklis kā viduslaikos Eiropā. Tas drausmīgā situācija, tā nabadzība un greznība no vienas puses un tā drausmīgā tautas nabadzība, tā cilvēku vergu stāvoklis. Dzimts cilvēki Vācijā bija lopam līdzīgi tiek turēti. Un dzimts cilvēki Latvijā, viņiem pašam sava saimniecība. Viņš pats noteica, kad sēt, kad pļaut. Viņā izveidojās atbildības sajūta. Un šī atbildības sajūta un
šīm trakajām ragam dedzināšanām un visām pārējām evaņģēlijiem, kas notika Eiropā šī, kā saka, ap 1500. gadu, tas ir neaprakstami. Latvija tas viss ir gājis secen. Tā kā Latvija ir bijusi kā tāda brīnuma saliņa, un šodien Latvijā ir tomēr paglābusies vēl daļa no tās Latvijas kultūras, kuri izveidojas šeit savdabīgā vācu baltiešu vidē, kuri ar Vāciju nebija saistīti. Tie nebija vācieši. Tie bija sajaukteņi, kuru liela daļa asins viņiem bija tīri latvieši. Un tāpat latviešu asinīs bija gan zviedru, gan poļu, gan franču, gan visu šo caurgājēju karaspēku pieaugumu. Nebija, un līdz ar to viņi, vācpiltieši, bija ne tik daudz kā cita nacionalitāte, kā mēs uzskatām, bet cits kultūras slānis, kur latvieši ļoti veiksmīgi piesavinājās. Un šī augstais kultūras līmenis, viņš ir Eiropā unikāls. Un šo saglabāt var tad, ja cilvēki drusk mēģina atcerēties un parakties pašas Latvijas vēsturē. Un varētu teikt, nesevišķi senajā vēsturē, par kuru liecības vēl var atrast. Tu esi ar sirsnīgi novēlu cilvēkiem, un esat lepni par to. Un nemēģiniet nonicināt jautājumu uz kaut kādu vienas vai otras tautības noniecināšanu, jo te jautājums ir par to, ka tiešām tie, kas mums ienāca padomu laikā, tie bija pavisam citas rases un kultūras cilvēki. Es viņu sauc par homo sovietikus, un šis priekšāpam atstāja ļoti smagu iespēju uz Latviju. Es nezinu, vai ir iespējas tādai lielai daļai citas kultūras cilvēkiem pielīdzināties augstajai latviešu kultūras līmenim. Tas ir jautājums, ko izšķirs vēsturi, ko neizšķirsim, bet nepaplātīties un neparādīt savas saknes un kādas tiešām latviešu tautai, kas te dzīvoja šī laimes stūrītī. To visu vajag celt gaismā. Un es, ka neesmu ticīgais, bet es varu teikt, lai Dievs stāv klāt Latvijai, lai šis hauss, kas notiek Eiropā, mums ietu kaut cik secen, gar kādu stūrīti. Un sacelties pret šādu Eiropas Savienības, Eiropas Savienības pašas radīto problēmu risināšanai Latvijai, lai Latvija būtu glābt. Es domāju, ka gan Ungārija, gan Polija ir parādījusi to, ka šī, varētu teikt, austrumu un ziemeļa austrumu stūris, viņiem jāvienojās šī ziņā kopīgi un jāturās pretī šim ārprātam. Tās ir vienkārši tāds, es tā ceru. Un es ceru, ka uzvarēs šīs tautiņas veselīgais, konservatīvais saprāts paturēt bijušās vērtības Latvijā. Jā, paldies Johanam Danusam par šo ļoti izsmeļošo stāstījumu tādā vēstures griezumā, un tas ir tieši personīgi.